Senos laikos Bobiks bija policistu auto. Policija varēja iebraukt dažādās vietās, kā piemēram mežā vai grūti pieejamos ceļos. Kādu dienu pilsētā iebrauca sarkans Ferrari. No tās izkāpa Enzo Ferrari un apzaga banku. Sāka zvanīt sirēnas. Ferrari brauca prom no pilsētas ar ātrumu 300 km/h. Enzo neievēroja luksuforu gaismas, labi, ka ceļā nebija cilvēku. Ferrari izbrauca no pilsētas un noslēpās izraktā tunelī. Policists nolēma tuneļa priekšā izliet superlīmi un pats paslēpās mežā. Pēc brīža Enzo Ferrari ar savu Ferrari izbrauca no tuneļa. Mašīna iebrauca superlīmē un pielipa. Arī Enzo kājas ielipa superlīmē. Policists veikli noķēra noziedznieku un ceļu satiksmes pārkāpēju. Skaisto Ferrari novietoja motoru muzejā, bet Enzo Ferrari izcieta cietuma sodu. Reto Bobika auto var sastapt mūsdienās, bet ļoti reti. Es neesmu tādu vēl redzējis.